Šodien es tev pastāstīšu par zemi, kurā es dzīvoju, par Latviju. Vai tu zini, kur atrodas Latvija? Latvija atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Latvijai ir 4 kaimiņu valstis. Tās ir Igaunija, Krievija, Baltkrievija un Lietuva. Igauniju, Latviju un Lietuvu kopā sauc par Baltijas valstīm. Latvijā dzīvo gandrīz 1,9 miljonu iedzīvotāju. Šeit dzīvo ne tikai latvieši, bet arī krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi un citu tautību cilvēki. Latvijā ir viena oficiālā valsts valoda, un tā ir latviešu. Tāpat kā tev, arī Latvijai ir sava dzimšanas diena. Vai tu zini, kurā datumā tā ir? Latvijas Republikas proklamēšanas diena ir 18. novembris, bet, lai tev būtu vieglāk saprast, to mēdz saukt par Latvijas dzimšanas dienu, par dienu, kad tika pasludināta Latvijas neatkarība. Starp citu, šī ir vienīgā fotogrāfija, kas uzņemta 1918. gada 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā Rīgas pilsētas 2. teātrī. Tās autors ir fotogrāfs Vilis Rīdzenieks. Kā tu domā, cik gadi šogad paliks Latvijai? Šogad Latvija svinēs savu 105. dzimšanas dienu. Šo kungu noteikti kaut kur jau esi redzējis. Tas ir Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Latvijas karogs ir karmīnsarkans ar horizontālu baltu svītru vidusdaļā. Starp citu, tas ir radīts 19. gadsimtā. Tādējādi tas uzskatāms par vienu no senākajiem valsts karogiem pasaulē. Šis ir Latvijas ģerbonis. Ieskaties tuvāk, vai redzi, cik daudz un dažādu elementu tam ir. Zilā laukā var redzēt uzlecošo zelta sauli, sudraba laukā sarkano lauvu, kas simbolizē Kurzemi un Zemgali, sarkanajā laukā sudraba grifu, kas simbolizē Vidzemi un Latgali, augšpusē 3 zvaigznes, bet apakšā lauva un grifs balstās uz zaļiem ozola zariem, kas savīti ar sarkanbaltsarkano Latvijas karoga lenti. Latvijas valsts himna Dievs svētī Latviju tu noteikti jau zini, bet vai tu zini, kas ir šīs himnas autors? Tas ir latviešu komponists Kārlis Baumanis, jeb saukts arī par Baumaņu Kārli. Tu jau noteikti zini, kas ir Latvijas galvaspilsēta. Pareizi, tā ir Rīga. Latvija ir sadalīta 4 novados. Tie ir Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme. Vai tu zini, kurā novadā dzīvo tu? Cauri Latvijai plūst daudz un dažādas upes. Vai tu zini, kur ir garākā Latvijas upe? Tā ir Gauja. Valūta jeb nauda, ar ko Latvijā var norēķināties, ir eiro. Latvijai ir arī savs nacionālais putns un pat nacionālais kukainis. Vai tu zini, kas tie ir? Latvijas nacionālais putns ir baltā cielava, bet kukainis 2 punktu mārīte. Varbūt esi viņus dabā kādreiz jau sastapis? Tāpat arī Latvijai ir savi nacionālie koki. Tie ir ozols un liepa. Varbūt esi dzirdējis, ka meitenes mēdz dēvēt par liepām, bet puišus par ozoliem. Es tev varētu stāstīt un stāstīt par savu mīļo zemi Latviju,
taču nu man jāsteidzas svinēt tā 105. dzimšanas diena. Vai esi jau izdomājis, kā tu apsveiksi Latviju svētkos?